Lūk, diezgan laba ilustrācija, kādēļ man nepatīk šie te savienojumi un štekerīšu konektori ar to plasmasīgo izolāciju, teiksim tā. Nāk arī šādā izpildījumā. Jo sanāk tā, ka viņam to visu slodzi uzņem šīs vara dzīslas, tādēļ, ka nav iespējams nekādu nofiksēt to ārējo apvalku vadi. Un arī es teikšu godīgi, kad manā skatījumā ar šīm te stangām nav iespējams viņas normāli saspiest, jo tas plasmas starpslānis, viņš amortizē to spiedienu. Un es domāju, ka tur reāli, tas, ka viņš tur tā turās, tas ir viens, bet ja viņš sāks normāli paraut, tad es domāju, tur nekas labs nebūs. Es salīdzinu tiem rūpnīcas, teiksim, presējumiem, kur ir gan šis te vada izolācija, gan serde, šīs vara dzīslas ieprasētas, tas ir tā kā diena pret nakti. Es viņas nekad neizmantoju šādas te, kā redzams, tas ir novedis arī pie tā, ka viss jau ir uz puņķiem jau tagad turās. Tā kā ir tomēr daudz sakarīgākas iespējas, kā viņas var uzlikt galā šos te, bez šādiem te, jo tas nav ilgtermiņa risinājums. Vēl vienīgais, ko es vēl domāju, vēl var mēģināt, tad, ka viņš ir šādāds salikts, tad termotruba līmi te uzliek, tad viņš kaut kā nofiksē nedaudz to galu, lai viņš nelocās tajās dzīslās un arī, pirmkārt, nelien kaut kādas vara tās te daļas ārā un kaut kas tur beigās nesaiet uz īso. Bet katrā ziņā nav labi šie savienojumi.